Tā ka Kapadokija tas ir lidojums gaisa balonā un garšīgs kebabs. Īsos vārdos. Un vēl ļoti daudz. Un ir ļoti interesanta vēsture. Tiem, kas interesējas arī, teiksim, kam patīk tādas senās baznīcas, kristiešu baznīcas, ļoti skaistas freskas tajās baznīcās, vēsturiski kaut kādi momenti, kam patīk, teiksim, izzināt, tiem arī ļoti, ļoti piemērots būs. Aktīvus atpūtas piekritējiem, pastaigu mīļotājiem, kalnos iešanas mīļotājiem, aktīvi kaut kas patīk. Droši vien arī raftingu var izbaudīt kalnu upēs, ne jau ziemā, bet vasarā. Bet jā, tādas tur ir, tie maršruti tur ir daudz un dažādi. Un vēl īsam medus mēnesim, ja daudz nav laika, tad es saprotu, ka 4-5 dienām burvīga vieta īsam medus mēnesim. Tieši tā, skaistas bildes, balonu fonā, lidojums ar gaisa balonu, šampānietis, īpaša viesnīca, džakūzī, numuriņā, alu numuriņā, kaut kāds spā divatā. Tas viss ir ļoti romantiski un atbilstoši. Un ja kāds tiešām grib tādu, kam vairāk patīk, teiksim, kalni, nevis jūra, un grib tādas īpašos atribūtus, tad Kapadokija tiešām arī medus mēneša galamērķis.